Jau no paša sākuma mums bija skaidrs, ka šis pasākums varētu nest ļoti daudz pozitīva gan darbiniekiem, gan arī valsts policijai. Ja sākumā mēs ar lielu piesardzību to vērojām, bet jau faktiski pēc pirmajām sacensībām, otrajām sacensībām bija skaidrs, ka jā, kad cilvēku atsaucība ir, kad cilvēkiem tas patīk un cilvēkiem tas ir nepieciešams. Šāda pasākuma, es domāju, bez cilvēka personīgās iniciatīvas nebūtu iespējami, jo sākotnēji tas viss balstījās tikai vienīgi uz Zintu pleciem. Jā, šobrīd viņam ir vairāki, varbūt tās jau aktīvāki palīgi, kas palīdz šajā velobiedrībā sakārtot, kā saka, ne tikai tos darbus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, bet arī visas pārējās lietas, kas saistīts arī ar prevencijas darbu, jo mēs saprotam, ka ne jau paša piedalīšanās sacensībās ir šīs te velobiedrības primārais uzdevums. Primārais uzdevums ir tuvoties sabiedrībai, kalpot sabiedrībai, mācīt sabiedrību, izglītot ne tikai velobraucējus, bet arī gājējus un autovadītājus. Zintim, galvenais ir nezaudēt cerības, nezaudēt to enerģiju, kas viņā ir, pa ziemu uzkrāt šo enerģiju, lai varētu pavasarī un vasarā visus iecerētos plānus īstenot. Kad viņi jau ir realizēta reālā dzīvē, un mēs jau tagad aktīvi arī darbojamies. 9. janvārī paliks mums tieši 2 gadi. Mēs, kā saka, to attīstam, un tā ideja mums realizējas, kas saistīts ar velosporta attīstīšanu policijā, ja, un policistu vidū. Tā kā viss iet pamazītam jau uz priekšu.